Kurš ir tāds kā tu uz pasaulēs? Mīlestībā draugs vistuvākais. Kurš var piepildīt un atveldzēt? Kā tu, kungs, Jēzu glābējs vienīgais. Tavs tuvums ir debesīs man. 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 Mana sirds dārgums lielākais, un kad es vaiš, tu manas dzīves spēks. Piedod grēkus, glāb un dziedini, tev uzticu es savu nākotni. Tavs tuvums ir debesīs man. 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 O Jēzu, o Jēzu, Tavs tuvums ir debesīs man. O Jēzu, o Jēzu, Tavs tuvums ir debesīs man. O Jēzu, o Jēzu, Tavs tuvums ir debesīs man. O Jēzu, o Jēzu, Tavs tuvums ir debesīs man. Visu savu dzīvi gaidīšu to mirkli, kad es tevi redzēšu. It nekas nav spējīgs aizdzēt to, kā tu mans glābēji pestītāji man dod. Tavs tuvums ir debesīs man. Tavs tuvums ir debesīs man. Tavs tuvums ir debesīs man. Tavs tuvums
ir debesis man. Visu savu dzīvi gaidīšu to mirkli, kad es tevi redzēšu. It nekas nav spējīgs aizstāt to, kā tu mans glābēji pestītāji man dod. Tavs tuvums ir debesīs man. 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 Mēs slavējam Tavu vārdu, Dievs. Turi mani cieši klāt, Kungs. Turi vienmēr cieši klāt, Dievs. Vādi un pamāci, Dievs. Vādi un pārveido, Kungs. Atver mūsu acis, atver mūsu sirdis, Dievs. Lai vienmēr mēs varam sekot Tev, Kungs. Tavs tuvums vienmēr, Kungs. Mēs piesaucam Tavu vārdu. Mēs saucam uz Tavu vārdu, Kungs. Kungs, aizskar manas acis, lai es redzētu. Kungs, aizskar manas lūpas, lai es Tevi slavēt spētu. Kungs, aizskar manu sirdi un šķīstī to. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Kungs, aizskar manas ausis, lai es dzirdētu Jēzu. Kungs, aizskar manas lūpas, lai es Tevi slavēt spētu.
Kungs aizskar manu sirdi un šķīstī to. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. 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 Kungs aizskar manas acis, lai es redzētu Jēzu. Kungs aizskar manas lūpas, lai es tevi slavēt spētu. Kungs aizskar manu sirdi un šķīstī to. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Tavs svētais gars. Kungs māci mums dzirdēt tavu balsi, kungs. Tavs svētais gars. Dzirdēt un paklausīt Dievs. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk un vada mūs. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk un pārveido. Tavs svētais gars, tas piepildi un pārveido. Un svētais gars, tas, kas dod dzīvību. Slava, kungs, par svēto garu. Slava tev, Dievs. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk vēl vairāk. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk vēl vairāk. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Kungs aizskar manas acis, lai es redzētu Jēzu. Kungs aizskar manas lūpas, lai es tevi slavēt spētu. Kungs aizskar manu sirdi un šķīstī to. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Tavs svētais gars. Iet tur, kur Dieva balss pavēl. Uzrunāt cilvēkus, pārveido sirdis.
glābi, dziedina Tavs svētais gars. Tikai Dievs zina, kur svētais gars darbojās. Tikai Dievs zina, kur tās sirdis, kuras vēl jāatrod. Kad jāatrod, kā jāuzrunā. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Vēl vairāk lai nāk. Tavs svētais gars šodien manī lai nāk. Kungs, Tava žēlastība, Tava mīlestība. Tu savā žēlastībā esi atradis sirdis, pārveidojis. Mēs esam bezgalīgi pateicīgi Tev, Kungs, par Tavu žēlastību, par Tavu svēto garu. Svētais gars. Neapbēdiniet svēto garu. Esat vienmēr nomodā. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Vēl zemes nebija, bet Tu to radīji. Tu biji Kungu kungs, biji Tu, joprojām valdī Tu uz troņa augstākā. Sauc svētie eņģeļi, mēs dziedam viņiem līdz. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Tu devi elpu man, lai slavēt varētu. Es vārdu Tavējo katru dien, lai mana dzīve ir kā degošu puris. Dzīve, kas sauc un dzied, uz Kungu diženo. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods
izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Jēzum, Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Jēzum, Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Jēzum, Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. 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 Slava Tev, Jēzu. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Jēzu. Kungs, nāc un piepildi, Dievs. Piepildi, Kungs. Es te, lai satiktos, nāc un pieskaries. Bez tevis pazudies, nāc un atklājies. Es te, lai satiktos, nāc un pieskaries. Bez tevis pazudies, nāc un atklājies. Gaidu es, lai nāk Tavs spēks, dzīvoju savās rokās, nes dziedu es Tev slavu, Dievs. Tu nāc, šo vietu piepildi. Tu nāc, šo vietu piepildi. Es te, lai satiktos, nāc un pieskaries. Bez tevis pazudies, nāc un atklājies. Gaidu es, lai nāk Tavs spēks, dzīvoju savās rokās, nes dziedu es Tev slavu, Dievs. Tu nāc, šo vietu piepildi. Tu nāc, šo vietu piepildi. Jēzu nāc, šo vietu piepildi. Jēzu nāc, šo vietu piepildi. Kungs, pārveido mūsu sirdis, Dievs, piepildi tās.
Mēs saucam Dievs uz tevi piepildītās. Gaidu, ienāks spēks, dzīvoju savās rokās, nes dziedu es, tev slāvu Dievs, tu nāc, šo vietu piepildī. Gaidu es, lai nāk tavs spēks, dzīvoju savās rokās, nes dziedu es, tev slāvu Dievs, tu nāc, šo vietu piepildī. Tu nāc, šo vietu piepildī. Jēzu nāc, šo vietu piepildī. Jēzu nāc, šo vietu piepildī. Kungs, atrodi vietu mūsu sirdīs, Dievs. Ļauj mums atvērt savas sirdis, Kungs, lai tu vari tās pārveidot, Dievs. Slava tev, Jēzus, slava tev, Kungs, slava tev, Jēzu nāc, šo vietu piepildī. Jēzu nāc, šo sirdī piepildī. Jēzu nāc, šo sirdī pārveido. Jēzu nāc, šo vietu piepildī. Kad es skatos tavā svētumā, kad es redzu, cik brīnišķīgs tu, tad ik viss, kas visapkārt kļūs ēna, tava gaismā, kungs. Kad es rodu savu prieku tevi, savu sirdī es atdodu tev, tad ik viss, kas visapkārt kļūs ēna, tava gaismā, kungs. Pielūdzu tik dzīvoju es, lai tevi pielūgtu. Pielūdzu es, tik dzīvoju es, lai tevi pielūgtu. Tik dzīvoju es, lai tevi pielūgtu. Tik dzīvoju es, lai tevi slavētu. Tik dzīvoju es, lai tevi pielūgtu. Tik dzīvoju es, lai tevi slavētu. Kad es skatos tavā svētumā, kad es redzu, cik brīnišķīgs
klīkstu, tā tik viss, kas visapkārt kļūst sēna, tava gaismā kūs. Kad es rodu savu prieku tevi, savu sirdi es atdodu tev, tā tik viss, kas visapkārt kļūst sēna, tava gaismā kūs. Pielūdzu es, pielūdzu es, tik dzīvoju es, lai tevi pielūgtu. Pielūdzu es, pielūdzu es, tik dzīvoju es, lai tevi pielūgtu. Tik dzīvoju es, lai tevi slavētu. 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 Mēs slavējam tavu vārdu, kungs, ar savu dzīvi, ar saviem darbiem, ar saviem ikdienas soļiem, ar cilvēkiem, ar kuriem mēs runājam, Dievs. Par tevi liecinam, kungs, par taviem darbiem, Dievs, par tavu žēlastību un mīlestību. Tik dzīvoju es, lai tevi slavētu. Tik dzīvoju es, lai tevi slavētu. Lai tevi slavētu. Lai tevi slavētu. Tu esi liels un varens, kungs. Slava tev, Dievs, slava tev, kungs. Kungs, es nāku tavā svētumā, lai žēlastība mani šķīstītu, kas esmu es, kad dzirdi mani tu. Es godinu savu svēto ķēniņu. Kungs, es nāku tavā svētumā, lai žēlastība mani šķīstītu, kas esmu es, kad dzirdi mani tu. Es godinu
tavu svēto ķēniņu. Godināts, godināts, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts, lai zeme šī nodreb tavā vārdā, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts. Tavās rokās es dzīvi atdodu, katru dienu kā dzīvu upuri, kas esmu es, kad dzirdi mani tu, es godinu savu svēto ķēniņu. Tavās rokās es dzīvi atdodu, katru dienu kā dzīvu upuri, kas esmu es, kad dzirdi mani tu, es godinu savu svēto ķēniņu. Godināts, godināts, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts, lai zeme šī nodreb tavā vārdā, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts. Godināts, godināts, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts, lai zeme šī nodreb tavā vārdā, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts. Godināts, godināts, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts, lai zeme šī nodreb tavā vārdā, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts, lai zeme šī nodreb tavā vārdā, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts, lai zeme šī nodreb tavā vārdā, lai tavs vārds ir augsti celts un godināts, 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 lai tavs vārds ir augsti celts un godināts. Kungs, slavas cienīgs tu, Kungs, slavas cienīgs tu, tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, Kungs, dziedu slavu,
Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu. Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu. Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu. Eņģeļi un svētie pie troņa zemojas, liek kroņus vecāji, tavā priekšā Dieva jēs un visi dzied. Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu. Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu. Dienu, naktī tev slavā skan. Dienu, naktī tev slavā skan. Dienu, naktī tev slavā skan. Dienu, naktī. Dienu, naktī tev slavā skan. Dienu, naktī tev slavā skan. Dienu, naktī tev slavā skan. Dienu, naktī. Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu. Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu, Jēzu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu. Kungs, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, Kungs, dziedu slavu.
Tu esi iesākums un visa nobeigums, Tev, Kungs, dziedu slavu. Tavs vārds ir varens, Tavs vārds, lai godāts Tavs vārds, pāri visam kungs. Par varām un troņiem, par valdībām spēkiem, Tavs vārds, pāri visam kungs. Tavs vārds ir varens, Tavs vārds, lai godāts Tavs vārds, pāri visam kungs. Par varām un troņiem, par valdībām spēkiem, Tavs vārds, pāri visam kungs. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēt, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim Tev. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Ceļos krītot pīlos, paudžu paudzēs, dziedot slāvas dziesmu jēram. Tie, kas pirms mums gāja, un tie, kas ticēt sāks, dziedās slāvas dziesmu jēram. Tavs vārds ir varens, Tavs vārds, lai godāts Tavs vārds, pāri visam kungs. Par varām un troņiem, par valdībām spēkiem, Tavs vārds, pāri visam kungs. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, savam kungam dzied. Vienmēr sauksim Tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Ja tu atpirkts esi, no grēkiem atbrīvots, dziedi slāvas dziesmu jēram. Ja tu staigā gaismā un viņa vārdu nes, dziedi slāvas dziesmu jēram.
dziedāsim mēs mūžam āmen, dzied eņģeļi. Svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied, svēts ir, vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs. Par varām un troņiem, par valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs. Par varām un troņiem, par valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs. Par varām un troņiem, par valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, savam kungam dzied. Vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Visu, ko mēs šeit sakam, visu, ko mēs runājam Dievam par godu. Mēs esam piedzīvojuši to pašu, un mūsu sirdis augst, lai mūsu tuvie radi, mīļie, visi piedzīvo arī glābšanu. Bet kā Dievs darbojās, jo vairāk mēs lūdzam, jo tuvāk mēs tuvojamies Dievam, jo Dievs mūs var izmantot, un
Dievs var pat tiešo kādu cilvēku uzrunāt bez mūsu palīdzības. Dievs ir liels un varens, bet Dievs darbojās caur cilvēkiem, caur vienkāršiem cilvēkiem, ja mūsu sirds ir atvērta, ja mēs dzirdam un paklausam. Un par Dievu varētu runāt daudz un nebeidzami. Pagājušajā nedēļā es aizgāju pusdienās, ejot iekšā silvā, atverot durvis, man no mugurpuses pieskrien vīrs. Manām iedzērs un saka, izručī. Es saku, kā lai es tev palīdzu? Iedod naudu. Es saku, visu to naudu, kas tev bija, tu esi jau izlietojis, nodzērs. Nelamājies, viņš saka, nelamājies. Man 60 gadi. Es saku, kāda starpība? Tev 60, man 58. Dievs pāri visiem gadiem. Paēst, viņš saka, vajag. Tad paēst. Es saku, labi, Ejam lēnām, runājam un lēnām ejam. Es saku, ej pa priekšu, ielējam zupiņu, maizīti. Tad, kad jau aizējam līdz kasei, tad vīrs saprot, ka viņš jau varēja iet atpakaļ pie meitene. Ielieciet vēl tos kartupeļus un vēl visu pārējo. Un meitene sāk bļaut, tev tur zupiņu iedod, tūlīt izsauksim policiju. Es eju to vīru aiz rokas un saku, nāc, ej to zupiņu, to maizītes, tūlīt izsauks policiju, vispār aizvedīs projām. Vispār nepaēdīs. Labi, viņš samierinājās, apsēdās pie blakus galdiņa, paēda. Tad jau tāds, ka paēda, tad jau gandrīz aizmiga, bet viņš sēž. Es paēdu. Ienāk cits vīrietis pa durvīm. Paņem savu ēdamo, apsēžas pie cita galda, sēž ēd. Skatās uz to, kas tur jau gandrīz guļ. Un kaut ko viņam saka. Tas tur paceļ degunu. Viņš saka, nāc šurp un gaidi. Viņš aiziet, paņem viņam zupiņu, paņem viņam otro, paņem viņam kefīru, atnes un noliek viņu priekšā. Un viņš ēd. Es esmu paēdis un sēžu un domāju, bāc, kā tā var būt? Es aiznesu to savu pablāti. Un gars neļauj man aiziet prom no turienes. Es eju pie viņa galda un sāku ar viņiem sarunu. Un es saku, iedomājies, kā Dievs tevi mīl. Tevi pabaro viens cilvēks. Tevi pabaro vēl viens cilvēks. Es varēju tevi nolamāt un nepabarot. Tu varēji paēst un aiziet. Tas cilvēks galu galā varēja tevi nepabarot. Bet notika viss. Visam vajadzēja notikt tā, kā notika. Dievs tā tevi mīl un tik dod tev iespēju atgriezties. Vīri, nelamājiet, nebaraties, viņš saka. Es nevaru šeit vairs dzīvot, paņemiet mani projām. Mēs pirmoreiz satiekamies ar cilvēku, sākam runāt. Viņš saka, ir tāda vieta, Bruknā, viņš saka. Tur ir priesteris, mediņš, tur ir armijas disciplīna. Tur nedrīkst dzert. Pīpēt, viņš saka. Pīpēt arī nedrīkst. Grāmatu lasīt. Grāmatu lasīt var, tikai tev nebūs laika. Paņemiet man projām, es te vairs nevaru. Es zvanu, meklēju tā priestera mediņa telefonu numuru, 51, 52. Pēc kāda laika mums atsūta to numuru. Šis vīrs zvana, neviens neatbild. Viņš ļoti aizņemts, viņš saka, tu rīt ganies šeit ap 10, 11. Mēs vēl neko nezinām, bet tu te ganies rītā. Un mēs tevi aizvedīsim. Pēc pāris stundām šis vīrs man zvana, atzvanīja man tas mediņš, viņš ar mieru viņu ņemt. Tu vari rīt 11. Bāc, es rīt 11. nevaru. Darbā esmu. Labi, viņš saka, man tēvs ir pensionārs un viņam mašīna ir, viņam tāpat nav ko darīt. Un tad es domāju, kā Dievs saliek cilvēkus, saliek apstākļus, laikus, pakārto visas sirdis, lai glābtu vienu pazudušu dvēseli. Slavu Dievam! Slavu Dievam! Tu taču to neviens cilvēks nevar sakārtot. Dievs liels un varens. Artūram bija 4 pateicības, man vēl viena. Dievs ir liels un varens. To nevar izstāstīt vārdiem. Tad, kad mēs to piedzīvojam, mēs to jūtam ar sirdi. Mēs to jūtam caur
asarām acīs. Mēs to saprotam un zinām, ka tas tā ir. Kad Mijā es biju slēpot Alpu kalnos un paredzēts 5 dienas slēpot. 3 dienas mēs bijām noslēpojuši. Tad mēs ar sievu devāmies ar sabiedrisko transporta vilcienu uz pilsētu, pastaigāt, paskatīties pilsētu un vakarā atgriežamies atpakaļ. Ļoti īsi mēģināšu. Atgriežamies atpakaļ. Es iegāju veikalā, mēs nokavējam vilcienu. Sieva saka, tūlīt būs vilciens. Es paļāvos uz sievu, būs vilciens. Vilciens piebrauc. Kāpjam iekšā, braucam. 1 pietur, 2, 3, varbūt pat 4. Nav īstais maršruts. Tur pajautājam vilcienā, jums jākāp ārā, tur jālec ārā, tūlīt tas būs pēc 2 minūtēm autobus un tas brauks tajā virzienā. Tā arī daram, lecam ārā. Ir miers. Sieva uztraucās, man ir miers. Ejam. Viņa vienā virzienā, es otrā virzienā. Ejam. Atnāku tiešām pietur ir 42 minūtes, 40 tās autobusa aizbrauc. Viss, sievai stress, es stāvu tāds it kā mierīgs, it kā reizēm mierīgs un nemierīgs. Piebrauc autobus, viņš nokavēja 3 minūtes. Iekāpjam iekšā, veiksmīgi braucam uz māju vietu. Pa to laiku, kamēr šis ceļojums, šī maldīšanās notika, es paspēju sievai pateikt, sapurpināju, kā vīrs. Sapurpināju tur visādus vārdus, ko nevajadzētu teikt. Aizbraucām veiksmīgi, aizējām pizzērijā, uzēdam, iznākam ārā. 3 dienas esmu slēpojis, nereiz nenokritu uz kalniem. Iznācu ārā, tur līdzena vieta un ledus izrādījās, tur bija, es vienkārši paslīdu. Izstiepju špagatā. Kas ir špagats, zinat, jā. Manī kaut kas nokrakšķi kājā, tā pilnīgi var dzirdēt un nolēt dzirksteles acīs. Un es zinu, kas tas ir, kaut kas ir saplēsts. Esmu spēlējis hokeju, daudz ir plēsts, ir šūts. Un zinu, kad ir un nevar piecelties. Es kaut kā pieceļos un tajā brīdī, kad es pieceļos, man sāk purināt, tā, kad drudzis ir, rokas krātās, kājas krātās, un es zinu tas, kad ir organismā kaut kas saplēsts, organisms sāk reaģēt, sāk tevi kratīt. Un es tur knapi pieceļos, rokas, kājas, strīds, viss. Sieva saka, ko tu tur nāc taču ātrāk? Es nevaru kāju vispār no zemes piecelt, tev 500 metri jāiet. Kaut kā mēs aizgājām, kaut kā tos 50 metrus pēdējos es uzkāpu tur tai, nezinu kā. Saku, rītā jūs slēpojat, es kaut kā te 2 dienas. Vakarā saprotu, ka jālūdz Dievs. Saprotu, ka esmu sarunājis daudz un jālūdz Dievs. Un galvā ir vārdi, pirms tu ej pie Dieva lūgt, upurēt kaut ko, izlīdzinies ar savu tuvāko. Un es lūdzu sievai piedošanu par to, kad sapurpināju, par to, ka tajā īsajā mirklī zaudēju modrību un Sātans ar manu muti, ar manu mēli varēja pateikt tādus vārdus, jo Sātana jau vienalga, kāda ir nesaskaņa vai kāds strīds. Vienalga, ka tik būtu nemieris. Un es sievai lūdzu piedošanu. Mēs to visu izrunājam, ejam gulēt, slēdzam gaismu ārā, es krītu tumsā uz ceļiem un lūdzu Dievu. Ne par savu kāju, kur es tur nevaru pacelt, bet es lūdzu par to, kad es ļauju ienākt ļaunajam un plosīties. Aizgāju gulēt no rīta, es esmu pamodies, man kāja nesāp. Tad, kad ir kaut kas saplēsts, pastiepts, izstiepts, vajag vismaz mēnesi. Tie, kas sportot, jau zina, vajag mēnesi, varbūt pat 2, kamēr tas sadziest. Bet ja mēs ar savu sirdi patiesi nožēlojam, lūdzam Dievam piedošanu, Dievs, kā žēlīgs Tēvs, piedod. Slavu Dievam, slavu Dievam. Kad es nāku, tad neviens vairāk nenāk, vai ne? Jūs šodien esat laimīgi, jo tiešraidi noklājās, tāpēc viņi neko neredz. Tie, kas mājās palika, tā kā
jums ir privilēģijas šodien tie, kas atbraucāt uz baznīcu. Nu jā, jo tiešraidi patiešām noklājās. Matīs tur kaut ko ar āmuru strādā, bet redzēsim, kā viņam sanāks. Neiet vai ne? Vēl nē, re? Tā kā jums ir priekšrocības, privilēģijas. Kad es domāju, par ko šodien runāt, man prātā nāca viens vārds, un es skatos, un tas vārds faktiski viņš saistās ar kungu Jēzu Kristu. Un es domāju, ko es tur, tas ir tik zināms un tik saprotams, un ko es tur daudz atradīšu. Bet, es, protams, apskatījos, iedziļinājos nedaudz. Un šodien es runāju vienkārši iedevu vārdu nosaukumu svaidīts un nedaudz parunāšu par tā nozīmi. Ne vecās derības kontekstā un nozīmē, jo vecā derībā ar svaidīšanu sapratu to brīdi, kad jūs faktiski uzlēja virsū eļļu ar īpašu nozīmi, ar īpašu mērķi ceļot amatā, uzticot pienākumus, kad svaidīja par ķēniņiem, par priesteriem, kad svaidīja, tas tā tika izdarīts. Jaunā derībā tas, ko es gribētu teikt, ka mums ir svaidījums no Dieva, un viņš ir svaidījis. Tāpēc nedaudz parunāšu par svētā gara svaidījumu nozīmi. Es zinu, ka cilvēki meklē īpašu svaidījumu, tur staigā no viena pie otra, un tam ir svaidījums, un šitam no tā es varu dabūt svaidījumu. Īstais jaunā derībā to nevaru atrast tā, kā tas mūsdienās ir pagriezts, bet jaunā derība runā par svaidījumu, un jaunajā derībā, viss pēc kārtas. Bet pirmkārt, ko es gribu izstāstīt? Cilvēki, kad viņi savā dzīvē neredz svētā garā autoritāti, Dieva gara darbības spēku, viņi meklē kaut kādus ārējus iemeslus, bet iemesli parasti ar atkāpi teikšu. Es šobrīd lasot veco derību, tur, kur pravietis runā, un faktiski, ko pravietis saka, viņš runā Izraēla tautai, Izraēla problēma ir nevis tas, ka viņiem nāk virsū ienaidnieks, viņa problēma ir tas, ka viņi ir grēkā attiecībā pret Dievu. Un tad, kad viņi sakārto savas attiecības ar Dievu, tad arī ienaidnieks vairs nenāk. Un problēma nav tur nostāties tagad pret ienaidnieku, problēma ir nostāties pareizās attiecībās ar Dievu. Sāk klausīt Dievam, lai Dievs varētu svētīt. Un tāpēc arī runājot par svaidījumu, par svētā gara darbību, cilvēkiem reizēm liekas, tas ir īpaši svaidīts, bez maz vai tā kā pārējiem tas nav pieejams. Es gribētu teikt, ka tas ir pieejams jebkuram, jo jautājums ir par to, vai tu vispār pareizi izproti, kas ir svaidījums, ja? Un ko tas nozīmē, kā tas darbojās. Bet es gribu atgādināt pirmā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. nodaļā ir 19. pants, neapslāpējiet garu. Bībelē ir rakstīts, neapslāpējiet garu. Burtiskais vārds ir neapdzēsiet. Ja nevarētu apdzēst, nebūtu šāds brīdinājums. Amen. Tas nozīmē, ka cilvēks ar savu rīcību, jūs zināt, arī citā vietā ir rakstīts, neapbēdiniet svēto garu, ar ko es apzīmogu ar apstīšanas dienai. Tad tur ārsirdība būs cilvēks ar savu rīcību, un tad arī ir saprotamāks tas, ko Pāvils saka Timotejam. Es tev atgādinu uzpūst liesmās, ja buļiski iedzīvināt no jauna gara dāvana. Tas vārds, svētais gars, ir salīdzināts ar uguni. Viens no simboliem svētiem garam, jeb lietām, kur runā par svēto garu, ir uguns, jeb gara uguns. Un, ja Bībele saka apslāpēt, tas nozīmē, ka problēma nav ar svēto garu, bet cilvēks savā dzīvē var apslāpēt svētā gara darbību. Amen. Lai cilvēks, Dieva gars vairs nestrādā tā, kā viņš kādreiz strādāja. Nevajag slāpēt. Nevajag slāpēt. Un tā jau ir tava atbildība. Kopējā draudzes atbildība, protams, arī un tava individuālā personīgā atbildība. Tāpēc parunāšu nedaudz par svētā gara svaidījumu nozīmi mūsu kalpošanā. Ja runā par svaidījumu, jeb svaidīts, pirmā persona, protams, ir Jēzus Kristus. Pirmkārt un galvenokārt
Jēzus Kristus, ko nozīmē arī viņa vārds Mesija, svaidītais, kas tulkojumā nozīmē svaidītais. Dievs, tas kungs, viņu bija svaidījis. Un tad, kad es, protams, atšķīru Iesaijas 61. nodaļu, 1. pantu, es izlasīju, un es domāju, nē, te ir druscītiņi jāpiebremzē un arī jāizstāsta jums. Jo tad, kad es domāju par vārdu svaidījums un svaidīts kalpošanām, man likās, attiecās uz Jēzu Kristu, un mums tas ir savādāk. Roku uzlikšanas un vēl kaut kas, bet viss pēc kārtas. Te ir rakstīts, Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidījis. Sludināt. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidījis. Burtiski, Dieva gars ir uz mani, jo es esmu svaidīts. Tā kā vecā darbā. Kāpēc uz tevim ir eļļa? Tāpēc, ka man svaidīs šodien. Man šodien svaidīja, tāpēc uz manīm ir eļļa, uz mani ir uzlījuši eļļa virsū. Burtiski tā kunga gars ir uz mani, jo viņš mani svaidīs. Tā kunga gars ir uz mani, jo viņš svaidīs. Dieva tā kunga gars ir pār mani. Kāpēc? Jo tas kungs mani svaidīs. Tas nozīmē, viņš ir svaidījis ar svēto garu. Līdzīgi kā vecajā derībā, kad svaidīja uzlejot virsū eļļu, amen, ieceļot amatā, uzticot pienākumus. Līdz ar to arī ar svaidījumu saprot, ka Dievs ir devis spēju šo amatu piepildīt. Amen. Svaidījums nozīmē to, ka Dievs ir iecēlis amatā, runājot no Bībeles konteksta, iecēlis amatā un devis arī spēju šo amatu, autoritāti, šo amatu izpildīt. Un, protams, Lūka evaņģēlijas 4. nodaļa, kur Jēzus lasa no pravieša Iesaja to, ko es jums šodien lasīju. Lūkas evaņģēlijas 4. nodaļa, kur Jēzus lasa 18. pāns, viņš lasa, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs. Sludināt priekvēst nabagiem, atsavināšanu cietumniekiem, akliem gaismas, atriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs. Un tad apstuļu darbu 10.38, ko es laiku pa laikam citēju, ko jūs arī varbūt zinat daudz jau no galvas. 10.38, kur Pēteris sludina Kornēlija namā, un viņš saka, ka Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs. Burtiski tas, ar ko svaidīja vecā derībā lēja virsū eļļu, ieceļot amatā, šeit par Jēzu Kristu viņš ir svaidīts, jo Dievs uz viņu ir izlējis savu garu. Amen? Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs Nāsarieta Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēl nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Amen? Kad runā par Jēzu Kristu, viss ir vienkārši, viss ir saprotami. Viņš ir svaidītais, viņš ir Mesija, Dieva gars ir uz viņu, jo Dievs viņu ir svaidījis ar savu garu. Tāpēc Bībelē arī runā, ka svaidīs ar prieku eļļu vairāk nekā citus un tā tālāk. Viņš ir iecelts amatā, viņš ir Dieva svaidītais, izpildīt konkrētu uzdevumu, būt valdnieks par Izraēlu, būt glābējs, viņš ir iecelts amatā, viņam ir Dieva dots svaidījums. Un šis svaidījums nav eļļa vai uguns, tā ir persona, Dieva svētais gars ir uz kungu Jēzu Kristu. Un tad es sāku skatīties un rakņāties, domāju, bats. Man jāpaskatās, kā tas attiecās uz mums, jo tad, kad es lasīju par Jēzu Kristu, es jau manā prātā, man jau uzreiz domas leca uz kristību svētajā garā, mēs vēlāk līdz tam nonāksim. Mēs, Kristus draudze, kā tas uz mums attiecās. Bībele saka, ka arī mēs esam svaidīti. Nevis tikai apustuļu, praviešu, evaņģēlistu mācītāji un gani, jeb bīskapi, diakoni, jeb presbiteri, kā viņus arī Bībele sauc, bet ik viens draudzē ir svaidīts kalpošanai, kas ir kristīts, jeb piepildīts ar svēto garu. Āmen. Un cilvēks saka, agritās tāpēc, ka tur zini vienu īpašu, otru neīpašu. Mēs par to vēl parunāsim. Bet skaties, kas Bībelē rakstīts. 2. korintiešiem 1. nodaļa. 2. korintiešiem 1. nodaļa 21. pāns. Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Dievs arī mūs ir svaidījis. Āmen. Dievs arī mūs ir svaidījis. Viņš mūs ir apzīmogojis. Viņš mūs arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Āmen. Devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Apostuls Pāvils saka, ka Dievs mūs ir svaidījis. Āmen. Dievs mūs ir svaidījis. Āmen.
Dievs mūs ir svaidījis. 1. Jāņa vēstulē ir 2. nodaļa. 1. Jāņa vēstulē ir 2. nodaļa, jeb Jāņa 1. vēstulē ir 2. nodaļa, un tur es jums izlasīšu 20. pantu. Jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Jums ir svaidījums no svētā. Un tad 27. pantā viņš saka, arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa, un tas paliek jūsos. Paliek jūsos, Jēzus teica, ka svētais gars nāks un mājos jūsos. Amen. Jēzus teica, ka tas, kas mājos Dieva bērnos, ir kas? Dieva gars. Amen. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet ka viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Acīm redzot, runa ir par svēto garu, jo Jēzus teica, ka svētais gars jūs mācīs un vadīs visā patiesībā. Amen. Kad viņš runā par svaidījumu, acīm redzot, viņš to saista ar svēto garu, ko Dievs ir devis pār savu draudzi, jeb devis savā draudzē. Amen. Nu, savādāk es to nevaru skaidrot. Man jāskaidro no tā, ko es redzu no Bībeles. Tāpēc tad, kad runā par svaidījumu, un kad runā par, agri vecā darībā, tu teici, lai virsū priesteriem ķēniņiem eļu un tādā veidā svaidīja un iecēla amatā. Jā, bet jaunā darībā ir rakstīts, jūs esat izredzēti tauta ķēnišķīgi priesteri. Amen. Jaunā derībā mēs apzināmies, ka ik viens ir aicināts kalpot Dievam. Amen. Ik viens ir aicināts kalpot Dievam. Ik viens ir aicināts kalpot Dievam. Un tad, protams, es lasot, atgriezos pie svētā gara kristības, un es gribu, lai jūs ieklausties vārdos, kad es lasīšu par svētā gara kristību. Kad runā par svētā gara kristību, viņi izskatās un viņi var saprast kā svaidījumu kalpošanai. Kā svaidījumu kalpošanai. Jo tad, kad Dievs iecēla ķēniņu vai priestera amatā, viņiem lēja virsū eļu, un Dievs faktiski ar to viņu apzīmēja kā savu kalpotāju konkrētā amatā, un Dievs viņiem deva spēku, lai šo amatu varētu piepildīt. Amen. Dievs viņiem deva spēku, lai šo amatu varētu piepildīt. Un skatieties, ieklausieties vārdos. Vecā derībā eļu lēja virsū tiem, kuri tika iecelt amatā no raga vai kā tur viņiem tas bija. Apustuļu darbi 1.8, kur to mēs zinām no galvas, es domāju, vai ne? Daudz zina no galvas, daudz nezina, kas ir 1.8, uzzināsiet tūlīt. Jēzus teica, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Amen? Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt. Un tad saraksts, kur sludināt un kā sludināt. Un jūs būsiet mani liecinieki, amen. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un faktiski viņš saka, jūs dabūsiet spēku kalpošanai, lai sludinātu, lai apliecinātu kungu Jēzu Kristu Jeruzālēmē, Samārijā un līdz pasaules galam, amen. Būt par liecinieku ir kalpošanas darbs, amen. Un Bībelē mēs zinām, ka Dievs savu svēto garu ir izlējis pār visu miesu, amen, izlējis pār visu miesu. Tad ir 2. nodaļa 17. pāns, 2. nodaļa 17. pāns. Kāpēc es vispār to runāju? Tāpēc, ka Dieva bērniem ir attieksme tāda jocīga. Viņš ir piedzimis no augšienes, viņš ir Dieva bērns, viņš lūdz Dievu, Dievs pat viņu vēl kristīs svētajā garā, un tad viņš gaida, ka viņš varēs iesākt kalpot. Viņš gaida, ka viņš varēs iesākt kalpot tam kungam. Es nezinu, kur jūs to esat izlasījuši. Es nezinu, Bībelē rakstīts, vai tad visi ir tie, vai tad visi ir šitie, bet katram ir dota gara dāvana, lai nestu tuvākam svētību. Amen. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet. Amen. Ne par velti draudze ir salīdzināta ar Kristus miesu, kur dažādi locekļi saistīti kopā ar dažādām saitēm, lai Kristus miesa aug. Amen. Amen. Tāpēc, ja kalpošanu tu redzi tikai kā mācītāja amatu vai apstults priesteris, evaņģēlis mācītājs gans, tad tu neko nesaproti no kalpošanas. Tie ir konkrēti amati, kur Dievs teica draudzē citus devis pār, bet ik viens ar to, ko Dievs ir devis. Un tāpēc vien, ka tev nav šis konkrētais amats, tā nav zīme, ka tev nav dots spēks kalpošanai. Tā nav zīme, ka tev nav dots spēks kalpošanai, jo tā kunga gars ir izlietis pār visu miesu. Apstuļu darbi 2. nodaļa 17. pāns, kad svētais gars ir nonācis pār draudzi, Pēteris sludina, un viņš saka, tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara pār visu
miesu. Un skatiet, kas noriks. Jūs dēlu un jūs meitas pravietos. Ēlijam saka, tu svaidi to par ķēniņu, un Elīsu svaidi par pravieti. Elīsu svaidi par pravieti. Kāpēc viņi varēs pravietot? Jo Dieva gars nāks pār viņiem. Amen? Burtiski, Dieva gars nāks pār viņiem. Un jūs jaunāk redzēs parādības, un jums ir galvas sapņos saps. Dieva gars nāks pār viņiem. 18. pants saka, un arī par saviem kalpiem un savām kalponēm. Es tanīs dienās izliešu no savu garu un tie, ko pravietos. Amen? Amen. Tev nav obligāti jāgaida, ka tevi ieceļ amatā, bet tev ir jābūt pilnam ar svēto garu un jāparūpējās, lai tu neapdzēsi svēto garu savā dzīvē. Amen. Amen. Tu nevarēsi tam kungam pateikt, wow, klausies, es nebiju amatā, tāpēc man nevajadzēja nevienam nekur kalpot. Mīļais cilvēks, kalpošanas amati ir specifiski amati, ko Dievs uztic, bet kalpošanu Dievs sagaida no visas savas draudzes. Amen. Un paskatieties 33. pāntu. 33. pāntu. Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu. Viņš ir izlējis. Viņš ir izlējis kur? Par visu miesu, es tikko kā lasīju. Sekas tam, ka viņš ir izlējis par visu miesu, ir tas, ka šie cilvēki var pravietot. Protams, pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēka gribas, bet Dieva cilvēku runājuši svētā gara iedvesmot Pētera vēstuli. Amen. Un izlējis, līdzīgi kā vecā derībā, uzlēja eļu virsū, izlējis. Viņš izlējis no sava gara. Amen. Viņš ir izlējis no sava gara. Amen. Jautājums, kāpēc mēs runājam par svaidījumu kalpošanai un kāpēc es te runāju par svētā gara kristību? Tāpēc, ka Bībelē ir apstuļu darbi 19.2. Apstuļu darbi 19.2. Efezā Pāvils sastopās ar mācekļiem un viņš viņiem uzdod jautājumu. Vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Viņš neizdarīja secinājumu. Jūs esat ticīgi? Jā. Uz kungu Jēzu Kristu? Jā. Skaidrs, tad jums ir svētais gars. Viņš neuzvedās tā, it kā tas būtu noticis automātiski, kā māca citi cilvēki. Ja viņš būtu domājis, šis teksts liek domāt, ka ja viņš būtu domājis, ka tas notiek automātiski svaidījums kalpošanai, atzimšanas brīdī, viņš šādu jautājumu nebūtu uzdevis. Tas ir saprotams. Viņa jautājums man liek domāt, ka viņš saprot, ka var dabūt svētā gara kristību pašā sākumā, bet viņš to nesaista kopā kā vienojošu absolūti visiem vienādi. Jo pretējā gadījumā šāds jautājums vispār neeksistētu. Kāpēc man prasīt kaut ko, par ko es zinu, ka tas jau ir noticis? Bet tas, ka es prasu, parāda, ka es gribu noskaidrot, vai jūs jau dabūjāt tad. Viņš saka, nē, viņš saka, tad es tev izskaidrošu, kur jūs tikāt. Mēs pie Jāņa kristības esam palikuši. Veči, jums jākristās uz Jēzu Kristu. Kad viņi nokristījās uz Jēzu Kristu, arī tas vēl nebija pietiekoši, lai pasludinātu, ka viņi ir saņēmuši svētā gara kristību. Pāvils viņiem uzlika rokas, un viņi runāja mēlēs un pravietoja. Amen? Tāpēc tad, kad es runāju par svaidījumu kalpošanai, es saprotu no Dieva vārda, ka neviens nevar atzimt no augšienes bez svētā gara. Es saprotu, ka svētais gars mājo mūsos no atzimšanas brīža. Amen? Jo Jēzus Kristus, kad bija uzcēlies no miroņiem, viņš arī mācekļiem dvesa un teica, ņemiet svēto garu. Amen? Bet tad, kad tu domā par autoritāti, par spēku kalpošanai, par svaidījumu, tev ir jādomā par to, ka Dievs tevi var svaidīt ar savu svēto garu no augšienes, jeb tā kā mēs to saprotam, kristīt svētajā garā. Amen? Jo ir jaunā derība, viņš dod spēku kalpošanai. Tikai neaizmirstiet, ka svēto garu nedrīkst ko nodzēst. Apdzēst. Un tagad jūs sēžat, Agri, bet kāpēc tad draudzēs mēs liekam virsū rokas un tā tālāk? Pirmkārt, jaunajā derībā es nezinu nevienu rakstu vietu, varbūt kaut kur ir ārpus tekstiem kaut kas, bet kanonā es nezinu nevienu rakstu vietu, kur ieceļot amatā lēja virsū eļu. Es nezinu nevienu rakstu vietu, kur ieceļot kalpošanas amatā lēja virsū eļu. Bet es arī jaunā derībā redzu, ka neviens pats uz savu galvu kalpošanā neaizskrēja. Amen. Es jums palasīšu raksturvietas.
Tas, ka tev ir svaidījums kalpošanai, Dievs tev kristīs ar svēto garu, tu esi pilns ar svēto garu, Dievs tev atjauno svētajā garā, ja nepieciešams. Ja tu esi apslāpējis Dievu garu, tu nožēlo, Dievs paceļ, atjauno, piepilda, turpina staigāt tā, lai neapslāpētu Dievu garu. Tas nozīmē, tu paklausi viņam, tu ņem vērā to, ko viņš saka. Bet tas nenozīmē, ka visiem automātiski ir specifiskās gara dāvanas, ko Dievs ir paredzējis dot katram, kā viņš gribētu. Āmen! Kāpēc tā es saku? Tāpēc, ka Bībelē es tā māku izlasīt. Latviski. 1. Timoteja 4.14. 1. Timoteja 4.14. Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem, burtiski atcīmredzot bijis atklāsme, pravietojums, toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Neliela atkāpe. Ir cilvēki, kur izlasa Bībelē, nevienam nesteidzies rokas uzlikt, un līdz ar to viņi arī, kad grib lūgt par slimajiem, rokas virsū neliek. Jo taču Bībelē agri rakstīts, nedrīkst virsū likt rokas, man būs problēma, jo tur rakstīts, lai es nebūtu atbildīgs par citu grēkiem. Bet Jēzus teica, nevesliem tie rokas uzliks, un tie būs dziedināti. Nevienā vietā nav rakstīts, ka pirms aizlūgšanas par slimību man jānoskaidro, vai es drīkst virsū rokas. Amen. Tas ir apustuļa Pāvila vēstulē Timotejam par roku uzlikšanu, ja nemaldos, vai Titam, ka es nesajaucu. Un no tā, ko mēs saprotam, runa iet par šādu roku uzlikšanu, kad presbiteri uzliek rokas un ieceļ amatā. Amen. Tu burtiski viņu apstiprini un iecel amatā. Nevienā no šīm reizēm es nelasu, ka viņi lēja virsū eļu. Jo kāpēc vairs liet virsū eļu, ja Dievs ir uzlējis svēto garu? Amen. Agri vai drīkst liet virsū eļu, kad ieceļ kalpošanas amatā? Dalējiet kaut vai spaini virsū, tas smuki rituāli izskatās, ir brīnišķīgi un viss ir kārtībā. Tikai neaizdedziniet to eļu, lai tā kā dubults neplīst, eļa un vēl uguns. Bet jaunā derībā es neredzu, ka tiek lieta virsū eļa, izņemot Jēzu Kristu svaidīja nāvei. Bet tad vēl jaunā derība nav nodibināta, tas vēl ir zem vecās derības. Amen. Tāpēc, bet rokas uzlika. Un tad ir 2. Timotejam no 6 līdz 8. 2. Timotejam no 6 līdz 8. Ko es esmu sarakstījis? Tādas nav. 2. Timotejam 1. nodaļa no 6. līdz 8. pantam. 1. nodaļa no 6. līdz 8. pantam. Aiz šī iemesla es atgādinu tev atdzīvināt, ja burtiski uzpūs liesmās Dieva žēlstības dāvana, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Amen. Es tikko kā lasīju, atgādinu tev par dāvanu, kad presbiteri tev uzlika rokas un bija pravietojums par to, kas notiek. Es tikko kā lasīju. Un viņš klausies, tu uzpūr liesmās. Un skaties, ko viņš tālāk saka, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tad nekaunies liecināt par mūsu kungu, nedz kaunies manis viņa gūstnieku, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Ja es teicu, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man svaidīs ko? Sludināt. Amen. Specifiskās dāvanas. Tas pats apustulis Pāvils. Viņam jau pašā sākumā, kad viņš atdod dzīvi kungam Jēzum Kristum, atnāk Anānija, bet Anānija ir nosaukts par mācekli. Nevis par vecāju, viņš ir nosaukts par mācekli. Atnāk Anānija, uzliek rokas un saka, brāli Saulu, tas kungs man ir sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Amen. 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 Bet skatieties, jums kaut ko palasīšu. Pirmkārt, par diakoniem tā saucamajiem, jeb par tiem, kuriem jākalpo pie galdiem. Sākās kurnēšana, apustaļs saka, izraudzieties no savu vidus un paskatieties, kas notiek ar viņiem. Kādus izraudzījās? 3. pantā teikts, svētā gara un gudrības pilns. Amen? Svētā gara un gudrības pilns. Bet tad skatieties, kas notiek, kad viņus ieceļ specifiskā amatā. 6. pants. Šos vīrus darīja ko? Veda tos apustuļu priekšā, tie Dievu pielūgdami uzlika viņiem rokas. Un no tā brīža viņi iesāk kalpot tajā amatā, kur viņiem uzticēja. Amen.
Tu esi no Dieva svaidīts, lai kalpotu viņam. Es to tā saprotu. Dievs ar savu garu dod tev spēku, kas nepieciešams, lai tu liecinātu par kungu Jēzu Kristu. Amen. Bet ja Dievs tevi izraugās un vēlas ielikt īpašā amatā, tev jārēķinās, ka Dievs to darīs zinām arī savai draudzei. Amen. Dievs to darīs zinām savai draudzei, un šī draudze, jeb presbiteri, kas tur ir, kalpotāji, tas ir viņu tad pienākums saprast, ka tas ir Dieva plāns, tas ir Dieva ceļš, viņi uzliek rokas un svētī tevi kalpošanas darbam, kuram Dievs tevi ir paredzējis. Amen. No kurienes tādus vārdus ņēma 13.3. Apstuļu darbi 13.3. Tas ir tas pats Pāvils, kuram Damaskā atnāk māceklis, Anānija, uzliek viņam rokas, aizlūdz Dievu, un brālis Sauls kļūst redzīgs, un acīm redzam arī pilns svētā gara, un viņš tūlīt Damaskā iesāk sludināt. Es runāju svētdien Rīgā, skatījos, ka no apustuļa Pāvila atgriešanās brīža Damaskā līdz viņa pirmajam misijas ceļojumam varētu būt kādi 14 gadi paiet. Apmēram 14 gadi paiet. Viņš jau Damaskā zina, kas viņam jādara. Viņš jau zina, ka viņam būs jāiet pie tautām. Bet tad Antioķijas draudzē, paskatieties, 13.3. Svētais gars liek viņus izsūtīt, un viņi viņus atlaiž, un tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Amen? Bet viņu svētā gara sūtīt izgāja. Nevienā no šiem gadījumiem vairs virsū nelēja eļu. Nevienā no šiem gadījumiem virsū nelēja eļu. Agri tad nedrīkst. Ja es jau teicu, gribat lejiet, tā nav problēma. Ja jums gribās smuki, simboliski liet virsū eļu, lejiet virsū eļu, ja vēl var dabūt ragu no Izraēla, tikai izvēlēties to, kuram viens gals ciet, lai nav tie pūšamie, kur viens gals vaļā, liesiet iekšā, iztecēs visā ārā un lejiet virsū. Tā nav problēma. Ja gribās uztaisīt smuku, svinīgu dievkalpojumu, tā nav problēma. Bet tas, ko darīja apustuļi, kas notiek pirmās draudzes laikā, kad cilvēks ir izredzēts specifiskam kalpošanas darbam, draudzes vadība tajā brīdī, presbiteri vecai, es lasīju par Timoteju presbiteri, Jeruzālēmē tie ir apustuļi, viņi uzliek rokas. Šeit uzliek rokas ir rakstīts, ka draudzē kalpoja pravieši un mācītāji, pravieši un gani faktiski, viņiem Dieva gars teica nošķiriet, viņi nošķīra, viņi lūdz Dievu, gavēja, uzlika rokas un izsūtīja. Un bija rakstīts, un svētā gara izsūtīt, viņa aizgāja kalpošanā. Specifiskā kalpošanā Pāvils aiziet apmēram, gandrīz 14 gadi ir pagājuši no tā brīža, kad viņš aiziet kalpošanā. Tas nozīmē, ka viņš kalpoja, viņam bija svaidījums, viņš ir pilns ar svēto garu. Bet tad, kad viņam ir īpašs amats, faktiski, kā mēs saprotam, apustuļu kalpošanu, viņš ir izsūtīts apstelo. Viņš iet pie jūdiem, pēc tam viņš turpina iet pie pagāniem, jo Dievs viņu ir sūtījis un paredzējis. Uz to darbu viņam uzlika rokas un izsūtīja, bet tur eļu viņam virsū nelēja. Un interesanti, es nezinu nevienu rakstu vietu no tām, kuras es lasīju, jo viņi nav daudz par to roku uzlikšanu, kur uzliekot rokas aizlūdzot Dievu, lai viņi būtu svaidīti, izietu kalpošanā, ka tajā brīdī par viņiem nonāk svētais gars, viņi kļūst pilni ar svēto garu. Nevienu nezinu. Viņi jau bija pilni ar svēto garu. Par apstulu Pāvilu svētais gars nonāca Damaskā jau. Un viņš tūdaļ iesāk kalpot un sludināt. Bet tad, kad Dievs teica, nošķiriet viņu man tam darbam, kā mēs viņu esam paredzējis, kopā ar Barnām, protams, nošķiriet man tam darbam, tajā brīdī, kad viņam uzliek rokas, nav teikts, ka svētais gars nonāca par viņu īpašā veidā. Nav teikts. Tas nozīmē, ka viņš jau ir svaidīts. Jau svaidītu vīru Dievs izraugās darbam. Līdzīgi kā ar diekoniem, jeb kā mēs viņu sakam, kalpotājiem pie galdiem, kur mēs viņu, parasti mēs viņu saucam par diekoniem. Viņi jau ir svētā gara pilni. Jo tādus izraudzījās, kur ir svētā gara pilni. Un tad apustuļi uzliek viņiem rokas, un tur nav rakstīts, ka īpašā veidā vēl svētais gars nonāca. Jo viņi jau ir svaidīti kalpošanai. Šeit Dievs viņus ieceļ specifiskā vietā. Ko tas nozīmē? Kāpēc es visu to stāstu? Pirmkārt, ir svarīgi, ka tu esi pilns ar svēto garu. Āmen. Bībelē rakstīts, topiet garu pilni. Tas ir svarīgi. Un tas, ka tu esi pilns ar Dievu garu, ka Dievs tev piepilda ar savu garu, tā mērķis un uzdevums ir, lai tu varētu sludināt evaņģēliju un kalpot kungam Jēzum Kristum. Amen. Tā nav iecelšana amatā. Tas ir svaidījums, lai Dieva bērns būtu derīgs kalpošanai. Amen. Efektīvs lietojums kalpošanai. Vai Dievs tevi var izraudzīties specifiskiem amatiem? Jā, var. Jā, var. Un tā, ka viņš tev izraugā specifiskam amatam, viņš
dod savu svaidījumu, tas svaidījums, kas ir, viņš darbojās un strādā, tā autoritāte, kas līdzi nāk ar to, viņš strādā. Amen. Tāpēc Bībelē ir rakstīts, ka neveseliem tie rokas uzliks un tie būs dziedināti. Šīs zīmes ies līdz kam? Ticīgiem. Tur nav runāts šīs zīmes ies līdz mācītājiem, apstuļiem, praviešiem, evaņģēlistiem un ganiem. Viņiem arī ies līdzi. Un ir specifisks gara dāvans, kas darbojas, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Un zins vēl tur rakstīts, manā vārdā tie ļauns garus izdzīs. Tā ir autoritāte, kas piemīt Dievu bērnam, nevis specifiski amatam. Tas ir saprotams. Amen. Tas arī norāda, ka svētā gara svaidījums ir uz draudzi, lai veiktu kalpošanas darbu. Tev nav vajadzīgs amats, lai izdzītu dēmonu, tev ir vajadzīgs svētais gars tavā dzīvē. Tā tas ir. Amen. Tev nav vajadzīgs amats, lai cilvēks būtu vesels. Ir jādarbojas gar dāvanām tavā dzīvē, un tur ir vajadzīgs svētais gars tavā dzīvē. Amen. Vai Dievs tev var celt amatā? Jā. Bet es atkārtojos, protams, bet ja Dievs tev cels amatā, tad viņš to darīs zinām arī draudzei. Un draudzes vecāji varēs uzlikt tev rokas un vai nu izsūtīt, vai iecelt amatā. Pavisam vienkārši. Bet tu nevari sēdēt un stāstīt, viss skaidrs, man nav amats, tas nozīmē, man nav svaidījums no Dieva. Tā nav patiesība, es to Bībelē neredzu. Jo viņš savu garu izlai pār visu miesu. Amen. Viņš savu garu izlai pār visu miesu. Tā, kad es Dieva bērns atdzims no augšienes, tu esi atdzims no augšienes pateicoties svētiem garam. Dieva gars mājo tevī. Bet Dievs ir paredzējis. Jēzus Kristus, Emanuēls, Dievs ar mums. Toks no tevis dzims, Emanuēls, viss, Dievs ar mums. Bet tad, kad viņš ir sasniedzis savu kalpošanas vecumu, viņš iet uz Jordānu, Jānis viņu kristīja, viņš iznāk ārā no ūdens un viņam Dievu lūdzot, redzamā veidā uz viņu nonāk svētais gars kā balodze. Paliek uz viņu. Un tad viņš dodās tālāk savā pilsētā, atšķir vaļā rakstus, viņam atšķirās tā vieta, kur pravietis Iesaja saka, tā kunga gars ir uz mani, un viņš man svaidīs. Sludināt. Amen. Dievs parādīja, Dievs atstāja piemēru, Dievs parādīja. Tāpēc nestāsti, ka tev vajag amatu, lai te varētu veikt kalpošanu. Tev jābūt pilnam ar svēto garu, un Dievs ir devis savu garu. Tiem, kam ir amats, lai veiktu kalpošanu, ir jābūt pilniem ar svēto garu. Amen. Lai veiktu kalpošanu. Tāpēc Dievs ir izdarījis visu, lai mēs viņam varētu kalpot. Dievs ir izdarījis visu, lai mēs viņam varētu kalpot. Tāpēc mēs varam uz to skatīties arī uz svētā gara kristību kā uz svaidījumu kalpošanas darbam. Amen. Jo Dievs no savu garu ir izlējis uz mums, lai mēs varētu kalpot. Tēvs, tev pateicos par tavu svēto garu, Dievs. Es tev pateicos par svaidījumu no augšienes, Dievs. Es pateicos, ka šis svaidījums mums māca visas lietas, Dievs Tēvs. Es tev pateicos par tavu žēlstību, mans Dievs. Tavs vārds, lai ir svētīts un pagodināts. Kungs, un es lūdzu, Dievs, dod, lai mēs patiešām esam pilni ar svēto garu, Dievs. Un dod, lai mēs neapslāpējam garu, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, tev gods, tev slavu un pateicība, mans Dievs. Jēzus vārdā. Amen. Amen.